Čau, Melder, sāksim mūsu pirmo nodarbību, tā kā es tev teicu. Ātri iziesim cauri, ko varētu bērniem pastāstīt pirmajā nodarbībā. Īsumā, neko daudz nestāstīšu, tu jau principā lielāko daļu pats zini, pat ne lielāko visu daļu. Tātad ejam uz priekšu, tātad, kas ir Dambretē? Dambretē ir loģiska galda spēle, ja, kur vienai pusē ir kaut kāds kalniņu skaits, un otrai pusē kaut kāds kalniņu skaits, šajā gadījumā 12 pret 12, un kurš uzvar, tātad, kuram pretiniekam nepaliek vairāk neviena kauliņa, vai kuri kauliņi ir iesprostot un vairāk nevar paiet, tas pretinieks ir uzvarējis. Tātad, tavs uzdevums Dambretē ir uzvarēt otru pretinieku, par ko sacensībās tev pienākās 2 punkti par uzvaru, par zaudējumu 0, par neizšķirt 1 punkts. Dambretē palīdz attīstīt loģisko domāšanu, tas ir skatīties uz lietām dzīvē uz priekšu mazliet tālāk nekā parastie cilvēki to mēdz darīt. Un, kas man visvairāk patīk, ka tā ir loģiskā domāšana, ka tu vari izdomāt loģiskas lietas, ejot, teiksim tā, ejot dzīves līkločos, teiksim tā. Tas ir īsumā. Tu vari pats kaut ko piedomāt klāt, jā, jo katram tā pasniegšanas metode ir daudz savādāk, teiksim tā. Man ļoti patīk par to zupu, ko es vienmēr bērniem stāstīju, ar ko mēs ēdam zupu, ar karotu vai dakšiņu. Visi teica karotu, es saku, kāpēc nevar dakšiņu, tāpēc, ka visu zupu izlīst cauri, jā. Tā ir loģiskā domāšana, un spēlējot Dambretē, mēs tādā veidā savu loģisko domāšanu attīstam ar vien vairāk un vairāk. Braucam tālāk, šis ir Dambretes galdiņš, jā, kas sastāv kopā no 64 kvadrātiņiem, 32 gaiši, 32 melni, un, lai sāktu partiju, galdiņš jānoliek tā, lai kreisajā apakšējā stūrī vienmēr būtu tumšais kvadrātiņš. Šajā gadījumā te ir visur sazīmēti burtiņi un cipariņi, jā, un ļoti vienkārši saprast, ka A1, kur ir A1, tur mēs vienmēr liekam baltos kauliņus, kur ir H8 šeit augšā, tur mēs liekam melnos kauliņus. Par burtiem un cipariem to mēs kaut kad vēlāk iziesim cauri, kā viņus var atrast un atpazīt. Dambretes galdiņam ir ļoti daudz līnijas, kā mēs redzam, jā, un Dambretē vienmēr pārvietojas pa melniem lauciņiem, šajā gadījumā pa brūnajiem, jā. Uz gaišajiem lauciņiem mēs nekad neliekam kauliņus. Tā, kas ir kauliņi? Tātad uzliekam kauliņu vienu otru, jā, un kauliņi pārvietojas vai nu pa labi, vai nu pa kreisi. Un attiecīgi arī otrādi, vai nu pa labi, vai nu pa kreisi, jā. Kauliņi iet tikai uz priekšu, atpakaļ mēs neejam. Savukārt, ja mēs gribam nokaut, pieņemsim, noliksim šeit kauliņu, šeit, tad mēs varam kaut gan uz priekšu, gan atpakaļ, ja? Nav nekādas atšķirības. Tālāk, kā kauju es tev izstāstīju. Jā, kā kauju vēl, ko bērniem var pateikt, tas ir tas, ka kaut mēs drīkstam tādā gadījumā, ja priekšā, tātad ir baltais kauliņš, melnis un priekšā nav neviens šķērs, tad mēs varam pārlikt pāri viņam, ja. Ja tur priekšā būs siena, ja, pieņemsim, tad mēs attiecīgi nevarēsim viņam pārlikt pāri. Tās piemērs varētu būt šāds, pieņemsim. Ja, tā kā baltie, ja balto gājums, tad viņi nevar ielikt šeit baltajā lauciņā. Un otra lieta, ka mēs kaujam viens, skatāmies, vai mēs varam tālāk pārkaut 2 un tā tālāk. Ja. Šo var lēnām izstāstīt 1, 2, 3 ja, un tā tālāk. Ko es vēl gribēju teikt, ja, ka nedrīkst lekt, kad ir 2 priekšā, ja, ka tu redz, ka tu nevari pārlekt. Ko es bērniem agrāk pats stāstīju, ja, ka iedomājieties, ka šitās ir 2 saliņas un šitā ir vardīte. 1 aizlec, ja. Tā kā mēs nokaujam, tad mēs ņemam nost to kauliņu, kuru pirmo nokāvām, attiecīgi šo un pēc tam šo. Tas īsumā tā. No savas puses, ja baltais tiek uz kādu no šīm līnijām, ja, tad baltais kauliņš pārvēršas par dāmu. Dāmu mēs apzīmējam ka mēs uzliekam virsū otru kauliņu, un tad tas ir tās tā kā liels turnīts, un tā ir dāma. Var arī apgriezt otrādāk, bet to bērniem nevajag mācīt, ja, jo ir tā, ka dažreiz viņi var sākt partiju, ja, un tur 5. gājienā jau parādās dāma, ne no kurienes izrādās, ka viņi nebija visu kauliņš apgriezuši tā kā vajag. Un attiecīgi arī melniem, tā kā melnais nokļūst, tā kā melnais kauliņš nokļūst uz kādu no šīm diagonālēm, ja, taču pārvēršās par dāmu. Tā, garais ceļš. Kas ir garais ceļš? Garais ceļš ir
ir šis te, kur ir 8 kvadrātiņi. Ja mēs ņemam jebkuru citu līnīti, mēs varam pārliecināties, saskaitīt paši, ka tur nav nekur vairāk 8 kvadrātiņi. Kā pārvietojās dāma? Ar dāmu pārvietošanās to pirmajā treniņā nevajag stāstīt, to var pēc tam izstāstīt, bet ātri tev izstāstīšu. Tātad ir dāma, ja, un viņa var staigāt pa šo līniju, un attiecīgi pa šo, un nostāties F2, G3, H4, jebkur, kur viņa grib, ja. Attiecīgi, ja mēs noliekam šeit un šeit kauliņus, dāma hop, hop, šādu var nokaut. Ja mēs noliekam attiecīgi arī šeit, 1, 2, 3. Viņa tātad aizlec līdz A5, viņa skatās, ka tālāk ir vēl viena saliņa, viņa lec pāri, un ja mēs noliekam šeit, tad viņa tā un tā aizlec. Bet par dāmas kaušanu mazliet vēlāk pastāstīšu vairāk, tāpēc, ka tās bišķi plašāks, tā kā teiciens ir, nevis teiciens, bet vairāk ko stāstīt. Kas vēl, ko es vēl to neesmu pateicis? Tu zini, manuprāt, ka varbūt arī visas 6 minūtes skatos, ka mēs esam ierakstījuši, bet pa lielam neko vairāk arī viņiem nevajag stāstīt. Mēs varam izstāstīt tātad, kas ir dāma, kā pārvietojas kauliņi, kā viņi kauj, kā viņi iet, kas ir dāma, un vienmēr vajag iedot uzspēlēt vienu par tiem baltajiem, otru melniem. Pa lielam tas arī viss.